Sveiki visiem! Mani sauc Liena Mērdene. Es strādāju atletikā par fitnesa konsultantu jau 8 gadus. Sāksim stāstu ar to, ka bērnībā es jau biju ļoti fiziski aktīva. Jau kopš laikiem, nevis tiem, kuriem es atceros sevi, bet jau no paša bērnības man veda gan uz fizkultūras vingrošanām, uz dejošanām, uz peldēšanām. Cik es sevi atceros, visu laiku biju nodarbināta. Katru nedēļu gāju uz treniņiem vairākiem. Un tā es arī skolas laikā izdomāju, ka tomēr es gribu savu dzīvi saistīt ar sportu, ar fitnesu. Ideāli bija, ka atradu Stradiņu universitātē programmu uz fitnesa treneriem, un es varēju savienot ar darbu. Un jāsaka liels paldies manai mammai, ka mamma atrada man šo darbu. Mamma atrada internetā sludinājumu lapā, ka atletika meklē administrators. Un tā es arī sāku strādāt šeit, kā administrators sākumā. Un ar laiku, tātad laiks gāja, man bija atļauts strādāt arī kā treneris, un tā es arī turpinu strādāt. Man ļoti patīk strādāt kā trenerim, kā fitnesa konsultantam. Darbs ar klientiem ļoti iedvesmo mani, ja? Un es ceru, ka es arī citus iedvesmoju ar sev pozitīvu attieksmi pret dzīvi. Protams, mana personība arī ir nedaudz mainījusies. Agrāk varbūt es biju tāda mazāk klusāka, bet tagad es esmu ļoti aktīva un daudz runāju. Man patīk īstenībā runāt, un šī ir ideālākā vieta, kur es varu šausmīgi daudz runāt. Un nerunāt tas, laikam, neesmu. Es bieži vien varbūt, ka pat daudz runāju un ar visiem runāju pēc kārtas, ja? Bet tā to var arī izdarīt. Es ar visiem gan varu patrenēties kopā, gan izrunāties, un pēc tam vakarā atnāku mājās, esmu nogurusi, bet patīkam nogurusi. Darbs te ir ļoti spraigs. Kolēģi man ir ļoti, arī apkārt visi kolēģi ir ļoti pozitīvi. Un mēs viens otram ļoti daudz enerģiju dodam. Mēs daudz smejamies šeit, arī viens ar otru jokus plēšam. Protams, ar klientiem. Ar klientiem mēs arī esam ļoti draudzīgi, un es personīgi arī. Jau daudz klientus arī ļoti personīgi zinu. Dažreiz tā, ka klienti arī nāk, runājies ar manīm, varbūt par personīgām dzīves problēmām. Un mēs kā viena liela ģimene atletikā esam. Savu stāstu beiguši ar novēlējumu jums. Esiet pozitīvi un saglabājiet dzirkseli savā sirdī. Un daudz smaidiet, tā kā es to daru.